Labdien, mani sauc Tomāšs Krsenskis, un priekšā mums ir filmu sērija Autovadītāji. Vai arī jūs esat dzirdējuši, ka čehi drīzāk atzīs, ka ir slikti mīļākie, nekā ka ir slikti autovadītāji. Tāpēc es nekad neuzdrošinātos mācīt par braukšanas mākslu, bet es labprāt pievērstos mākslai būt gatavam dažādiem izaicinājumiem, ko automašīnas lietošana var sagādāt. Un tas ne tikai ziemas periodā. Pirmais sērijas posms būs veltīts pilnīgiem pamatiem. Precīzāk sakot, tas būs sava veida ziemas minimums parastiem autovadītājiem. Otrajā sērijas posmā mēs aplūkosim riepu pamata apkopi un riteņu maiņu. Trešajā sērijas posmā mēs pievērsīsimies starta akumulatoriem, proti automašīnu baterijām un to apkopēju. Tātad iesim. Pamata aprīkojums transporta līdzeklim ārkārtas gadījumos ir noteikts ar noteikumiem, kas laiku pa laikam mainās, bet katrs no mums var bagāžniekā pārvadāt dažus papildu noderīgus rīkus, kas var darboties preventīvi. Vai kā glābiņš. Šis neobligātais aprīkojums, protams, atšķiras ne tikai no vadītāja uz vadītāju, bet arī atkarībā no vietas, kur automašīna tiek izmantota. Pilsētas satiksme izvirza vienas prasības, un pavisam citādi mums jābūt aprīkotiem kalnos. Protams, mūsdienās var paļauties uz palīdzības dienestiem, bet ir daudz no mums, kas tos dažādu iemeslu dēļ neizmanto. Tātad vismaz līdz brīdim, kad izsmelam visas pašpalīdzības iespējas. Es personīgi ziemā bagāžniekā ielieku vēl alumīnija lāpstu un sniega ķēdes. Pāris reizes man ir noderējis sviras viņš ar garu virvi. Savā veidā, pateicoties likuma ironijai, šie rīki darbojas arī kā profilaks. Jo, ja tie jau traucē jūsu bagāžniekā, ir liela iespēja, ka jums tos nekad nevajadzēs. Bet mēģiniet tos kādreiz izņemt. Tātad sāksim ar profilaksi. Daudzām problēmām var diezgan vienkārši novērst, piemēram, apstrādājot gumijas blīvējumu ap durvīm. Ar silikona eļļu jūs samazināsiet piesalšanas risku. Eļļa izsmidzināmā veidā ir praktiska lielākām virsmām, bet blīvējumam iesaku eļļu vispirms uzklāt uz auguma gabalu, un tikai tad ar to ieziest blīvējumu. Pretējā gadījumā jums būs eļļa visur apkārt. Vēl viena ziemas klasika ir aplidojums uz logiem. Ja nevēlaties izmēģināt garantētas metodas, ledus garozas vieglai noņemšanai, un jums nav apsildāma priekšējā stikla, izmantojiet aizsargplēri. Ar alumīnija slāni, kas lieliski darbojas ne tikai ziemas periodā pret aplidojumu, bet arī pārējā gada laikā. Pret saules stariem. 2 rokturi kalpo stiprināšanai pie durvīm, un neaizmirstiet aizsargplēvi ievietot arī zem tīrītājiem, lai tie nepiesaltu pie stikla. Ja priekšējais stikls tomēr aizsalst, noderēs teleskopiskā skrāpe, ar kuru ērti varēsiet sasniegt arī vidu, nepieskaroties virsbūvei un neiesmērējoties. Skrāpe ir noderīga arī citiem logiem, un integrētais slotiņš palīdzēs notīrīt sniega segu. Protisaldēšanas šķidrums logu tīrītājiem ir pašsaprotams. Tiem, kas nevēlas nodarboties ar koncentrāta atšķaidīšanu ar destilētu ūdeni, iesaku izmantot maisīju līdz -20, bez atšķaidīšanas. Lai gan dažos iepakojumos ir ielējumā snīpīte, līdz šim visusticamākais ir parasts piltuve. Un jo lielāk ir atvere, jo ērtāk ir iepildīšana bez riska izliet visu apkārt. Obligātajā ziemas aprīkojumā ietilpst arī piemērotas riepas ar protektoru dziļumu vismaz 4 mm. Lai to pārbaudītu, varat izmantot digitālo mērītāju. Es pats izmantoju bīdāmo mērlenti, bet tās garuma dēļ. Tas liek jums piekāpties. Priekšējo riteni var pagriezt, lai būtu labāka piekļuve, bet aizmugurējo jums jāizmēra no apakšas. Mērlenti ir kompakta, tāpēc parasti tā ietilpst arī riteņa arkā. Un galvenokārt, jūs to varat vienmēr ņemt līdzi. Runājot par riepām, ir labi regulāri vismaz reizi mēnesī pārbaudīt riepu spiedienu. Vienkāršai pārbaudai jums nav uzreiz jādodas uz kompresoru degvielas uzpildes stacijā. Pietiek ar mazu ērtu spiediena mērītāju. Un tikai spiediena samazināšanās gadījumā risināt piepumpēšanu. Ir pierādīts, ka nepareizi piepumpēta riepa nozīmē tās dzīves ilguma samazināšanos un degvielas patēriņa palielināšanos, kā arī pasliktinātu braukšanas īpašību un transporta līdzekļu vadāmību. Tāpēc uzmanieties. Ziemas periods uzliek lielākas prasības starta akumulatoram. Būtiska tā dzīves ilgumam un uzticamībai ir pareiza uzlāde. Dziļāku teoriju atstāsim atsevišķam video. Tiem, kas nevēlas pārāk daudz ar to nodarboties, bet tomēr ir apzinīgi, es ieteikšu 2 palīglīdzekļus. Vienkārši uzlādes stāvokļi, testeri un uzturēšanas lādētāji. Testeris ir gan primitīvs, bet tomēr ir nepieciešams ievērot noteiktu procedūru, lai noskaidrotu akumulātora vai uzlādes sistēmas patieso stāvokli. Tātad nepietiek to vienkārši ievietot cigarešu aizdedzinātāja ligzdā. Izslēgtam motoram atstājiet 1 minūti ieslēgtus tuvās gaismas lukturus un tikai tad veiciet mērījumu.
Pateicoties tam, jūs atklāsiet arī nogurušu akumulātoru, kas gan uzlādējas pilnībā. Bet pat pie nelielas slodzes spriegums ievērojami samazinās, un baterija tad nespēja nodrošināt pietiekamu strāvu. Startam īpaši ziemā. Dzeltenā dioda norāda, ka baterija ir kārtībā. Ja vienlaikus deg dzeltenā un sarkanā, tas nozīmē, ka akumulators ir tā sauktais sākts, bet iespējams, ka tā ir tikai kāda novēršana problēma, piemēram, maz elektrolīta. Un tikai sarkanā dioda norāda, ka akumulators ir ļoti izlādējies, vai nu bojājuma dēļ, vai arī nepareizi funkcionējošas uzlādes dēļ. Un tieši to, vai uzlādes sistēma darbojas pareizi, varat noskaidrot. Pēc 15 minūšu brauciena vai motora darbības tukšgaitā. 15 minūtes. Darbojoties motoram, ievietojiet testeri kontaktligzdā, un zaļā dioda norāda, ka viss ir kārtībā. Zaļā kopā ar dzelteno norāda pārāk zemu uzlādes spriegumu, un zaļā ar sarkano norāda pārāk augstu uzlādes spriegumu, kas bojā akumulātoru. Kā jau minēju, dažreiz noder maza lādētāja par dažiem eiro, kas piegādā tikai tik daudz enerģijas, lai uzturētu automašīnas akumulātoru vienmēr uzlādē. Tātad tā papildina enerģiju, kas tiek zaudēta akumulātoru pašizlādes dēļ. Ir labi to izmantot, ja zināt, ka jūsu akumulators ir uzlādēts un netiks izmantots kādu ilgāku laiku. Tad jums ir pārliecība, ka, kad to vajadzēs, tas būs pilnībā uzlādēts. Jums nav jāuztraucas par to, ka tā ir pieslēgta akumulatoram ilgu laiku. Lādētājs to nepārlādē. Gluži pretēji, tas nav paredzēts izlādētu akumulatoru uzlādēšanai un nedrīkst tikt izmantots. Ja automašīnas akumulatora spriegums ir zemāks par 12,5 voltiem. Un pēdējā lieta no maniem ziemas padomiem ir paredzēta īstai ārkārtas situācijai. Tas ir glābšanas paklājs, kas tiek novietots zem riteņiem, ja esat iestrēdzis sniegā, bet arī dubļos vai smiltīs. Paklājs ir patiešām izturīgs un smags, tāpēc to iespējams neviens nevedīs bagāžniekā, bet entuziastiem un piedzīvojumu meklētājiem tas ir kā radīts. Ideāli ir, ja varat pacelt riteni un novietot paklāju zem tā. Tas tomēr nozīmē, ka jums līdzi ir arī domkrats. Ņemot vērā, ka daudzās mūsdienu automašīnās vairs nav pat rezerves riteņs, arī domkrats kļūst par apdraudētu sugu. Bet es jums drīz, un arī nākamajā video par riepu apkopu parādīšu, ka tam ir sava vērtība, pat ja jūs nevedat līdzi rezerves riteni. Nu, vēl atgriezīšos pie paklāja. Ja jums nav pašbloķējošs diferenciāls vai diferenciāli bloķētājs, jums būs nepieciešams paklājs zem slīdošajiem riteņiem, jo citādi ritenis uz paklāja negrieztos, ja otrs ritenis slīdētu. Un, ja jūs tomēr nolemtu arī par domkratu, diezgan praktisks un par labu cenu ir komplekts, kas papildus hidrauliskajam domkratam. Līdz 2 tonnām. Ietver arī balstus un ķīļus. Tie ir salokāmi, tāpēc kopā ar domkratu skaisti ietilpst vienā koferī. Vairāk par domkratiem pastāstīsim video par riteņu maiņu. Tātad laimīgu ceļu un neskatieties mūsu video brauciena laikā. Tomēr noteikti neaizmirstiet noklikšķināt uz abonēšanas un zvaniņa, ja vēlaties saņemt paziņojumus par jauniem video no Unimax darbnīcas. Paldies arī par jūsu patīk vai lietišķiem komentāriem un ceru uz tikšanos nākamajā video.